pilsētu devē par vēju, dzintara un mūziķu pilsētu. Tā ir trešā lielākā pilsēta mūsu valstī, un tā ir izveidojusies uz 2 kilometru platas zemes strēles starp jūru un Liepājas ezeru, kad to sāk apdzīvot pirmie zvejnieki, dzintara meklētāji un tirgotāji. Mēs turpinām apceļot Latvijas skaistākās pilsētas kopā ar Mana aptieka aptiekām, un šoreiz dosimies iekšā Liepājas vēsturiskajos līkločos. 18. gadsimtā celtajā ēkā Liepājā aptieka bijusi vienmēr. Pirmais šeit sāka saimniekot Eduards Andres, kārtīgs aptiekārs ar kuplu ģimeni. Labrīt, Andri! Labrīt, Raisa, prieks jūs redzēt. Nu tad iesim mūsu vienam no vecākajiem Liepājas aptiekām. Sakiet, šajā aptiekā ir kaut kas saglabājies, kas jūs tā autentisks tā laika, kā te bija? Citi ienāk un saka, ka šeit tāda aura un griesti arī paskatāties, tie arī pie remontiem vienmēr bija tāds skatīts, lai viņi paliek tādā pašā. Lai tiek saglabāti, jā. Saglabāts, jā, viss būtu, jā. Tāpat tās otrā stāvā šai ēkai, kur ir mums pašlaik onkoloģiskais dispansers, jā, tur ir kamīns, arī smuka. Tur ģimene arī kādreiz dzīvoja, tā kā pirmā stāvā bija aptieka, un pēc tam otrajā stāvā arī pat ģimene dzīvoja. Un ieejas ir palikušas arī, te var arī redzēt no bildēm, kur bija ieeja, šeit bija ieeja aptiekā, un šeit bija dzīvojamā. Līdzīgi kā tagad. Zināt, kā arī mani neliek mierā, vai to kamīnu traukšā varam apskatīt? Varam aiziet apskatīt. Klusiņām mēs aiziesim, paskatīsimies. Tomēr, pataustīt vēsturi, tā teikt. Izejot ārā te uz sliekšņa, ja, te uzreiz iet vēsture. Te kādreiz bija ugunsdzēsēju laukums. Un vienmēr šeit, kad kaut kāds nozīmīgs pasākums, tas šeit arī viss notika. Kādas skaistas trepas, tās nākam no tā laika? Tas noteikti ir 18. gadsimta. Šis te kamīns. Tas ir saglabājies? Podiņi noteikti, un augšā arī viss ir saglabājusies. Vai to kāds var iedomāties, ka tā varbūt bija viesistaba? Tagad tā ir uzgaidāmā telpa, bet tomēr saistīta ar veselības jomu tomēr. Pirms es dodos tālāk uz citiem vēsturiskiem līkločiem. Vai ir kāds noslēpums šajā ēkai, ko jūs varētu mums pastāstīt tā? Jā, bija ļoti interesanti tāds stāsts, ka pārbūvējot šo ēku 18. gadsimta beigās, aptiekārs, tā kā aptiekās kādreiz arī taisīja vīnus, jā, bija iemūrējis pagraba sienā veselu balonu ar vīnu. Tagad tur joprojām kāds staigā un meklē viņu. Jūs zināt, cik tad grūti aiziet prom? Vai iet uz pagrabu, vai uz nākamo aptieku? Laikam jāiziet tomēr uz nākamo aptieku. Es tā arī darīšu. Pa ceļam mums ir arī aptieka Veselība, kas nesen mainījusi savu atrašanos vietu, pārcēlusies ielas otrā pusē. Te gan mēs paviesosimies nākamreiz. Dodamies uz Jaunrozes aptieku. Šajā vēsturiskajā vietā pie vecā Annas tirgus aptiekāra pakalpojumi bijuši pieejami vairāk nekā 100 gadus. Tagad te saimnieko Mana aptieka Jaunrozes aptieka. Vieta, kur mūsdienīgajā un modernajā jaušamas vēsturiskās vērtības. Labrīt, Iveta! Labrīt! Man liels prieks jūs satikt, un es nākot jau no tālienes skatījos, cik skaisti aptiekus uz ielas stūre, tā drīkst teikt, tik sarkana un ar tādu balkoniņu. Un es lasot nosaukumu Jaunrozes aptieku, uzdevu jautājumu, kādēļ šāds nosaukums? Tas ir tā balkoniņa dēļ, jo tas balkoniņš izrādās ir Jugenstūra pērlīte, un uz tā balkoniņa rozītes, ja no tās puses paskatās. Tad lūk nosaukums, no kurienes ir. Ja jau jūgaņa stils, tad ēka ir ar senu vēsturi. Jā, ēka ir būvēta 1899. gadā. Tanī laikā, kad sāk attīstīties Liepāja pēc dzelzceļa uzbūvēšanas, izveidojās šis mikrorajons, ko sauc par Jaunliepāju. Tad centrālā vietā aptieka? Jā, protams, šeit pat ir tirgus, šeit ir aptieka. Bet tur tālāk ir daudz kas cits vairākos stāvos. Jā, mēs zem vienu jumti tagad esam doktorāts, aptieka un gulbi laboratorija. Es lūkšu izrādīt aptieku. Jā, lūdzu, iesim. And usum internum.
Vai tas ir saglabājies no ēkas celšanas brīža? Nē, šis uzraksts ir no tā laika, kad aptieka tika rekonstruēta, un tas nozīmē iekšķīgai lietošanai. Iekšķīgai lietošanai. Pilnīgi pareizi, un tās taču zāles. Bet es droši vien nekļūdītos, ja es teiktu, ka kolona gan ir autentiski no tā laika. Jā, protams. Tā ir tā dekoratīva. Nē, protams. Tā ir autentiskā aptiekas kolona. Šeit arī atradās iedzīvotāju apkalpošanas zāle, vēl no veciem laikiem. Un tā arī šeit bija aptieka. Es tā saprotu, ka aptieka ir dzīvojusi laikam līdz ir attīstījusies. Ja tagad Jā, ir doktorāts, ir 3 stāvi. Jā, šeit ir doktorāts, laboratorija. Tas viss ir, lai iedzīvotājiem būtu ērti. Varbūt doktorātu mēs saskatīsimies pēc tam, bet tagad aiziesim paskatīties, kā gatavo zāles. Jo zāles mēs joprojām gatavojam mūsu aptiekā. Ir jūtams, ka šajā ēkā ir vēsturiska aura un tā ir klātesoša, bet šeit es skatos, tiek arī domāts par cilvēku komfortu. Aptieka ar liftu. Jā, šeit būs arī ērti aizbraukt uz doktorātu un uz aptieku. Braucam uz doktorātu. Lūk, arī 3. stāvs. Jā, tur pašlaik ir iekārtots doktorāts, bet agrāk tur bija pārvaldnieku kungu dzīvoklis. Bet es jums gribētu vēl parādīt kādas durvis no seniem laikiem. Tā, tad šīs ir autentiskās durvis no tā laika. Jā, tās ir saglabājušās durvis, kuras vēl mākslas skolas audzēkņiem ir jāzīmē. Ja man būtu iespēja tagad, un jūs man tūlīt norādīsiet, kurā virzienā doties, ja es vēlētos redzēt kaut ko Liepājā īpašu, kur varētu sajust to vēsturi? Vai, man liekas, ka vēsture ir šeit, šī ielā. Šī ir Rīgas iela. Agrāk viņi sauc par Vaksāles ielu, Bānošu ielu. Un kad uzcēla dzelzceļa līniju, tad izveidojās šī iela. Un šeit ir arī iet tramvajs. Pirmais elektriskais tramvajs Baltijā, kas ir 1899. gadā atklāts. Tas nozīmē, ja es uzkāpšu uz šīm sliedēm, es iekāpšu vēsturē. Par mana aptieka, Jaunrodzes aptieku, man ir visi zināms vēsturiska vieta, vēsturiska māja un pats es stāvu vēsturē. Bet ir vēl kāda mana aptieka Liepājā, par kuru vērts pastāstīt, jo tur ir pagrabi. Nekavēsim mūsu laiku, un es dodos tur. Tirgus aptieka Liepājā pagājušā gadā svinēja savu 90. jubileju. Tās durvis tika vērtas tālajā 1923. gada septembrī. Šo gadu laikā, mainoties valsts iekārtām, vairāk kārt mainījies gan tās nosaukums, gan pārvaldnieki, tikai talismans krokodils palicis nemainīgs. Lūk, šeit, lejā pagrabā, mēs atklāsim mana aptieka, šīs aptiekas seno vēsturi. Nu, šis ir telps, ko mēs patreiz izmantojam. Šis ir dienestu vajadzībām, jā? Dienestu vajadzībām. Bet īstā vēsture sāksies šeit. Kas pa durvīm? Tā, manīgi viņas tālāk neiet. Tā, nu, varbūt iesim te. Kādreiz šīs telpas tika visas izmantotas. Patreiz te nekas nenotiek. Te. Bet kas te pa smāržu? Ja mums būtu iespēja nodot skatītājiem šo smāržu, kas šeit ir? Bet tie ir vēsturiski putekļi šeit. Tie ir vēsturiski putekļi. 1923. gadā esot dibināta šī aptieka. Īpašnieks ir Leo Lapa. Viņš bija no 28. gada arī Liepājas galva līdz 34. gada 15. maijam. Tad Ulmans laikam nāca pie varas, un līdz ar to viņš bija tāds provāciski noskaņots, runāja ģimenē vācu valodā. Nu, un tad viņš no galvas amata aizgāja, un tad 41. gadā viņa izsūtīja. Un tirgus laukums jau vēsturiski bijis vienmēr tur, tādēļ ir nosaukums mana aptieka tirgus aptieka. Jā, tirgus laukums tur ir bijis. Es bērnībā vēl atceros, kad ar zirgiem atbrauc tie laucinieki, jā. Tas ratus atstāja, no tiem tirgojās, un zirgus ved tur pretīm pāri laukumam. Nu, kur tad jābūt aptiekai, ja ne pie tirgus laukuma? Nu, jā. Kas ir tās tradīcijas, ko jūs aizvien esat saglabājuši? Nu, tas varētu būt zāļu gatavošana. Jā. To mēs darām joprojām.
Britānas kundze, zinu to, ka jūs pirms vairākiem 10 gadu nācāt uz aptieku, jo mamma bija iedevusi uzdevumu atnest zāļu paciņu. Vai jūs varējāt iedomāties, ka pēc tam jūs vēl 50 gadus aptiekā strādāsiet un gatavosiet zāles? Nu, tāds notikums bija tiešām, ka man vajadzēja iet uz aptieku un atnest zāles. Es nevarēju atcerēties nosaukumu. Gāja paciņu rokā, iegāja aptiekā. Un kad es ieraudzīju vēl blakus tur to istabu, kur gatavo zāles, man tā vispār likās tāda brīnuma pasaule. Nu, tādai brīnuma pasaulē es vēl esmu. Un cik tad tagad varētu apmēram būt zāļu nosaukumi jūsu atmiņā? Vai, to vairs nevar saskaitīt. Kādreiz bija vienkāršāk, bija tiešām mazāk zāles un tās, bet tagad ir ļoti daudz. Netraucēšu jums darbā, liels paldies, veselību un veiksmi! Paldies! Kā tikko pārliecinājāmies, tad Liepājā vēsture ir te jau ik uz katra soļa. Ar to arī šis mazais ceļojums Liepājā kopā ar mani aptiekām ir galā. Tiekamies jau kādā no otrdienām, kad apceļosim kādu citu Latvijas skaistāko pilsētu.